Ceļi un dramatiskie iekšpagalmi. Paskatieties, kā izskatās Rīgas Ķengaraga mikrorajona Maskavas ielas, tagad Latgales iela. Ielas nosaukumu pamainīja, bet pagalmi palika tādi paši. Jūs paskatieties, kas šeit notiek. Šeit taču nav iespējams izbraukt. Izskatās kā drūms karavaugs. Vienkārši. Un tas nav vienīgais pagalms. Mēs tos iziesim kopā garām vēl dažām mājām. Un te mēs esam pagājuši burtiski 100 metrus tālāk. Un te tāpatās viss ir drūmi. Un vispār šis estetiskais miskašu izvietojums ir odziņu uz tortes. Šis bērnu laukums ir no manas bērnības, bet tagad ir 2024. gads. Vai tiešām jaunā Rīgas doma nevar atrast budžetā naudu, lai savest šo kārtībā? 80. gados mans tēvs pats personīgi mūsu pagalmā veda smiltis uz smilškastīti. Un šeit tāda sajūta, ka arī te tā būtu jānotiek, jo Rīgas doma to, cik mēs redzam, nespēja izdarīt. Un tagad pats galvenais jautājums Rīgas domas deputātiem. Kāpēc pagājušajam deputātu sasaukumam pietika naudas, lai atjaunotu iekšpagalmu ceļus un veidot jaunus bērnu laukumus, kur paliek tagad mūsu nauda. Šis ir Ķengarags, bet mēs nofilmēsim arī pa visiem citiem Rīgas mikrorajoniem, kādā stāvoklī atrodas iekšpagalmi, un Rīgas deputātiem tomēr ir jāsāk kaut ko darīt.